Baltijas jūrā svarīgākās problēmas ir tās piesārņojums ne tikai ar barības vielām, bet arī piesārņojums ar bīstamajām vielām, kuru, teiksim, avots varētu būt mūsu pašu sadzīves ķīmija. Teiksim, tas ķīmiskais piesārņojums, kas ir pārsvarā, tas ir, ko cilvēki ikdienā lieto. Visi tie ir mazgāšanas pulveri, mazgāšanas līdzekļi, tāpat tās arī, piemēram, ir plasmas, ko mēs izmantojam ikdienā, plasmasas ražošana. Arī celtniecības materiāli satur ļoti daudz ķīmisku vielu, kas agri vai vēl ar sadzīves notekūdeņiem nonāk attīrīšanas iekārtās un pēc tam arī Baltijas jūrā. Ir zināms, ka situācija Baltijas jūrā ir kritiska, bet jautājums ir, ko mēs darām tālāk ar šo informāciju. Vai mēs domājam, ko darīt un kā šo situāciju risināt, vai mēs vienkārši sakam, ka viss ir slikti un būs tikai vēl sliktāk. Un tāpēc ar šo kampaņu mēs gribējām pirmkārt izcelt tās rīcības, tos cilvēkus, tās institūcijas, kas jau kaut ko dara Baltijas jūras labā, jo patiešām, ja mēs paskatāmies, ir ļoti daudz gan cilvēku, gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas, gan valsts institūcijas, kas jau ļoti daudz dara, lai Baltijas jūrā situāciju uzlabotu, lai zinātu, kas tieši notiek Baltijas jūrā un lai samazinātu tos logus uz Baltijas jūru. Mums labais darbs noteikti tas, kas paliks uz visilgāko laiku, ir to, ka mēs radījām pirmo Latvijas vēsturē datu līkni par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas piekrastē un ja ņem vērā to, ka šī problēma jūras piesārņojošā atkrituma ir atzīta par vienu no prioritārajām lietām, kurām Baltijas jūras valstīm jāpievērš uzmanība saistībā ar Baltijas jūras ekoloģisko veselību un ja pastāst uz to kontrastu, ka nevienai no Baltijas jūras valstīm nav datu par to, kāda situācija ir, cik šie atkritumi ir un kāda ir viņu izcelsme, tad tas ir tas darbs, ko mēs vasarā darījām, noejot šos vairāk kā 500 km Baltijas jūras piekrastes un pa starpām arī redzot ļoti daudz citas ar piekrastes apsaimniekošanas problēmām saistītas lietas. Diemžēl situācija ir sliktāka nekā mēs to bijām prognozējuši. Galvenais secinājums, ka nav neviena metra Latvijas krasta, kur nebūtu atrodami cilvēku radītie atkritumi. Jā, Liepājas pilsēta kopš 1995. gada ir īstenojusi vairākus nozīmīgus projektus, kas ir vērsti uz pilsētas ūdens saimniecības un notekūdeņu sistēmas sakārtošanu un attīstību. No Liepājas pilsētas Baltijas jūrā neattīrēt notekūdeņu vairs neieplūst. Tas ir ļoti nozīmīgs solis. Protams, ir arī vēl citas aktivitātes, ar ko pašvaldība nodarbojās, un viena nozīmīga lieta ir pilsētas pludmaļu apsaimniekošana. Un šeit ir jau 12. gadu pilsēta saņem zilo karogu, kas ir certifikāta zīme par to, ka pilsētā pludmales ir drošas, šeit ir laba atpūtas vieta, un tas ir arī uz ilgtermiņa projekts, kurš arī ļoti labi vērsts uz iedzīvotāju izglītību, vidas apziņas veidošanu. Jā, pie mums, ja reiz notiek talka, tad katrā ziņā viens no tiem galvenajiem objektiem arī ir jūras krasts, jo ikdienā tur nav īsti neviens tāds īpašnieks, un tātad jūras piekrasti pieder valstī, un tad mēs kopā ar iedzīvotājiem, un pārsvarā labākā iedzīvotāja daļa ir mūsu skolnieki, no Nīcas vidusskolas mums ļoti laba sadarbība, un tad mēs dodamies pavasaros lielajā talkā sakopt jūras piekrasti. Un talkojam mēs jau diezgan daudzus gadus, un tieši gadu pirms sākās lielās talkas kustība Latvijā mēs uzrakstījām Vides aizsardzības fondā projektu, un mums notika vienā gadā 2 talkas, viena rudenī, viena pavasarī. Zaļais novads, būtībā mēs darām visu to pašu, ko visi Latvijā dara. Mēs cenšamies attīrīt sadzīves notekūdeņus, bet papildus tam mēs cenšamies arī strādāt ar cilvēkiem un ar katru individu. Jo tas princips jau ir tāds, ka katrs individs var pacelt vienu akmeni, bet ja tie ir, kā mūsu novadā, tie ir apmēram 10 000, tas ir vienlaicīgi jau 10 000 akmeņi ir pacelti. Un arī otrs, kas ir vēl, mēs strādājam arī ar šīm alternatīvajām enerģijas projektiem, saule, vējš, jūras enerģija.
Un tādā veidā mēs skatāmies, kas notiek, kā to varētu darīt labāk. Un varbūt, ka tur arī tas stāsts, ka tas nav tikai varbūt vidas jautājums, ka tas ir arī jautājums par, kā saka, Latvijas eksporta-importa bilants jautājums, lai mēs kļūtu arī patstāvīgāki. Noteiktas lietas, ko mēs katrs varam darīt, lai situāciju uzlabotu. Un viena no šādām lietām ir lietot mazāk sadzīves ķīmijas, jo visa sadzīves ķīmija, ko mēs lietojam, nonāk ūdeņos, pēc tam nonāk Baltijas jūrā, līdz ar to mēs iesakām lietot dabiskos līdzekļus un tīrīt ar sodu, tīrīt ar sāli vai tīrīt vismaz ar ekoloģiskajiem tīrīšanas līdzekļiem. Vēl viena lieta mēs iesakām būt uzmanīgiem un atbildīgiem, esot pludmalē un nepiesārņot pludmali, savāktais sevis atkritumus, bet tas attiecās ne tikai esot pludmalē, bet, protams, kur esot dabā, vienkārši būt atbildīgiem pret dabu. Trešā lieta, mēs aicinām cilvēkus būt rūpīgiem un visus bīstamos atkritumus, kas ir viņu mājās, kas ir baterijas, neizmest dabā, bet nodot attiecīgajās vietās. Un ceturtā lieta, uz ko mēs aicinām cilvēkus, ir paskatīties uz upēm un palīdzēt upēm, ievietojot upēs akmeņus, lai šādā veidā upes saņemtu vairāk skābekļu un attīstītos vairāk bioloģiskā daudzveidības.